Sveiki, zēni un meitenes! Šeit tante Liene, un man jums ir sagatavots brīnišķīgs stāstīns par manu mīļāko bībeles varoni ķēniņieni Esteri. Šīs dienas atmiņas pants ir no Ebrejiem 13. nodaļas 1. panta. Tajā rakstīts: brāļu mīlestība lai paliek. Šodienas stāsta vēstījums ir, ka Dieva cilvēki rūpējas viens par otru. Ar ko tu paliec, kad tavi vecāki ir aizņemti? Esteres brālēns par viņu rūpējās ilgu laiku. Estere bija ļoti skaista meitene, kas dzīvoja Persijas zemē. Kad abi viņas vecāki nomira, Estere devās dzīvot pie sava brālēna Mordohaja. Viņš mīlēja un rūpējās par Esteri tā, it kā meitene būtu viņa miesīgais bērns. Esterei pieaugot, Mordehais meitenei iemācīja visu, ko vecāki parasti mācīja saviem bērniem. Viņš iemācīja Esteri būt laipnai un izpalīdzīgai, godīgai un drosmīgai. Mordehais iemācīja savai māsīcei mīlēt un godāt to kungu. Lai arī Estere un Mordehais dzīvoja Persijā, viņi nebija persieši, bet gan jūdi, un Mordehais nevēlējās, lai meitene aizmirstu viņas tautas dievu. Kad Estere bija jauna sieviete, Persijas ķēniņš izdomāja meklēt sev jaunu ķēniņieni. Jaunas sievietes, kas dzīvoja Persijas zemē, tika izsauktas uz ķēniņa pili, lai viņš varētu izvēlēties par savu nākamo ķēniņieni vienu no sievietēm. Un arī Estere bija viena no šīm jaunajām sievietēm. Katra no meitenēm tika sagatavota veselu gadu, pirms viņai tika atļauts satikt ķēniņu. Šajā laika posmā viņas visas dzīvoja īpašā pils nodaļā, kur par viņām rūpējās īpaši izvēlēti kalpi. Estere bija ļoti gudra un saprātīga meitene un ātri vien sadraudzējās ar vīrieti, kas bija atbildīgs par visām meitenēm. Viņš piešķīra Esterei 7 īpašas kalpones, vislabākos ēdienus un vislabākās istabas. Esteres brālēns Mordehais strādāja ķēniņa pilī, un viņš varēja pastaigāties pa dārziem, kas atradās netālu no vietas, kur dzīvoja jaunās meitenes. Tur viņš varēja noskaidrot, kā sokas viņa mazajai māsīcai Esterei un kas ar viņu notiek. Beidzot bija pienācis Esteres laiks, lai satiktos ar ķēniņu. Vai viņam viņa patiks? Vai ķēniņam Estere patiks labāk nekā visas pārējās meitenes? Vai viņš Esteri padarīs par ķēniņieni? Ķēniņam patika Estere. Mordehais bija viņu labi uzaudzinājis. Meitene bija ne tikai skaista, bet arī gudra, laipna un saprātīga, un viņa ieguva ķēniņa patiku. Ķēniņš kronēja Esteri par savu ķēniņieni, viņš pat sagatavoja lielas svinības par godu viņai. Viņš paziņoja, ka tā diena visā ķēniņa valstī bija brīvdiena un deva daudz dāvanu par godu savai ķēniņienei. Mordehais bija rūpējies par Esteri gandrīz visu viņas dzīvi, bet viņš nepārtrauca rūpēties par jauno sievieti pat tad, kad viņa kļuva par ķēniņieni. Brālēns Mordehais un Estere bija daļa no Dieva ģimenes, un cilvēki, kas pieder Dieva ģimenei, nepārtrauc rūpēties viens par otru. Kā tu varētu parādīt citiem, ka viņi tev rūp? Padomā par vairākām lietām, ko tu varētu darīt. Vai tu vari palīdzēt cilvēkiem, kas pieder tavai ģimenei? Vai tu varētu lūgt par viņiem? Vai varbūt tu viņiem varētu nodziedāt dziesmu? Varbūt kādam ir vajadzīgs apskāviens. Parādi šodien kādam no savas ģimenes, ka tu viņus mīli.